Labrīt, mīļā draudze! Un lai Dieva žēlastība un Jēzus mīlestība ir ar ikvienu no jums, kas esat šeit, vai klausāties, vai klausīsieties ierakstā. Un man arī uzrunāja šis bērnu stāstīņš, un Jēzus nāks. Vai esat priecīgi par to, kad Jēzus nāks, un mēs dzīvojam laikā, kad Jēzus nākšana ir ļoti tuvu. Mēs redzam, ka šie notikumi piepildās. Bet pirms ejam tālāk, pirms es līdzdalu savu uzrunu par vissvarīgāko mīlestību, pielūgsim vēl Dievu. Noliksim galvas lūgšanai. Mīlošais debes Tēvs, mēs bez Tevis neesam nekas. Tu esi mūsu radītājs, Tu esi mūsu glābējs, Tu esi mūsu uzturētājs, un Tu, Jēzu, reiz nāksi, lai savus uzticīgos vest pie sevis. Svētī arī šos turpmākos brīžus, svētī savu vārdu, palīdz mums to uzņemt kā Tavu vārdu, iemājo mūsu sirdīs, pārveido, uzrunā, iededz tās un piepildī ikvienu. Jēzus vārdā, āmen. Kā jau minēju, vissvarīgākais – mīlestība. Lūkas evaņģēlija 12. nodaļā no 54. līdz 56. pantam mēs varam lasīt. Un uz ļaudīm viņš sacīja, kad jūs rietumos redzat paceļamies mākoni, jūs tūliņ sakāt, būs lietus, un tā arī notiek. Un kad no dienvidiem pūs vējš, jūs sakāt, būs karstums, un tā notiek. Liekuļi, par zemes un debes izskatu jūs protat spriest. Kāpēc jūs neprotat spriest par šo laikmetu? Tie ir vārdi, ko Jēzus sacīja pirms 2000 gadiem. Kas tas bija par laikmetu? Tas bija laikmets, kad Mesija bija ieradies uz zemes. Šeit Jēzus piemin par laika apstākļiem. Kā ir mums? Vai mēs arī sekojam līdz laika apstākļiem? Droši vien katru dienu mums katram ir telefonā aplikācija, kur mēs ieraugam, skatāmies, sekojam līdzi un spriežam, kāds laiks šodien, kāds laiks rītdien, kad ziema būs, kad ziema beigsies, kad saulīte būs. Par to mēs labi, protams, spriest, bet Jēzus saka, ir svarīgi spriest par laikmetu. Vai mēs labi izprotam laiku, kurā mēs dzīvojam? Cik bieži mums sanāk pārdomāt par notikumiem, kuri notiek ap mums un kuri notiek pasaulē? Kā jūs teikt, kādā laikmetā mēs dzīvojam? Beigu laikmetā. Mēs dzīvojam 5G laikmetā. Visam jābūt ir ātri un lielā apjomā. Internets tam ir jābūt ātri. Ja nav uzreizi, tad tas man neder. Kaut kur nokļūt, mums jānokļūst ir ātri. Ja priekšā mirgo luksofors signāls un turīt pārslēgsies, tad man vēl ir jāpaspēj pārbraukt pie tā, jo gaidīt uz nākamo signālu man nav laika, man jāsteidzās. Ja nospiežam lifta pogu, tad sagaidām, ka lifts uzreiz atvērs durvis. Gaidīt 1 minūti, tas jau būtu ilgi. Un tā tālāk, un tālāk. Mums visu vajag uzreiz un ātri. Mums visu gribās ātri, uzreiz, jo daudzas lietas ir jāpaspēj. Mums nepatīk gaidīt. Vai Dieva vārdu arī palasām, pielūdzam ātri, jo daudz nav laika. Viss mums ir jāpaspēj. Liela programma dienā mums ir priekšā. Vai mums no rīta pietiek laika, lai satiktos ar Jēzu, sarunai, vārda izpētēji, pārdomām? Vai ir tā, ka mēs gaidām uz šiem brīžiem, kad varēsim atkal tikties un pavadīt kopā ar mūsu kungu? Jēzus uzsvēra, ka svarīgi izprast laiku, kurā mēs dzīvojam. Vēl var teikt, ka mēs dzīvojam neatliekamības laikā.
Redzot pasaules notikumus, slimības, karus, zemestrīces, ugunsgrēki, plūdi, vētras, dažādas katastrofas, kur notiek ikdienas, un kur ikdienas mēs dzirdam, kur ir tik un tik cilvēki aizgājuši bojā. Un tas viss liecina, cik tuvu ir Kristus nākšana. Mēs dzīvojam neatliekamības laikā. Kā saprast, kas būtu neatliekamības laiks? Tas ir laiks, kad nedrīkst vairs kavēties, kad ir nekavējoši jārīkojas, jāgatavojas Kristus nākšanai. Jāņa atklāsmes grāmatā, tur 1. pantā ir teikts, ka viss rakstītais ir tas, ko Jēzus atklājis, kam jānotiek drīzumā. Jāņa atklāsmes grāmatā 1. nodaļā no 1. līdz 3. pantam. Tas ir Jēzus atklājums, lai rādītu saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā. Jēzus saka, ka svētīgs tas, kas lasa, tie, kas klausās šo pravieša vēstījumu vārdus un tur to, kas šeit rakstīts. Jo noliktais laiks ir tuvu. Jāņa atklāsmes grāmata iesākas, ka Jānis redz atklāsmi. Kādu atklāsmi Jānis redz? Jānis dzird balsi, kā bazūni, kuras sauc, lai pieraksta visu, kas tiks parādīts, un lai sūta 7 draudzēm. Efezai, Smirnai, Pergamai, Tiatīrai, Sardus, Filadelfijai un Laudikejai. Katra draudze raksturo vēstures kādu pasaules laikmetu, kurā pārstāvēja Kristus draudze. Interesanti pāanalizēt, ja mēs visu šīs 7 draudzes vienlaicīgi apskatām. Struktūra ir pilnīgi vienāda, kā šis uzticīgais liecinieks dod šo vēsti katrai draudzēji. Vispirms Jēzus katrai draudzēji piesaka sevi dažādos veidos. Efesas draudzēji Jēzus minēts kā tas, kas staigā 7 zelta lukturu vidū. Jēzum ir jābūt katras draudzes vidū, vai ne? Laudikejas draudzē Jēzus atrodas ārpus durvīm. Jēzus sevi piesaka tādā rakursā, kā šai draudzēji ir nepieciešams tālākais risinājums, tālākais padoms, kāds tiek dots. Viņš apliecina sevi kā katras draudzes problēmas atrisinātājs ar vajadzīgām spējām un uzticību. Jēzus, uzticīgais liecinieks, piesaka sevi. Tālāk visām draudzēm tiek teikts, es zinu tavus darbus. Es zinu, kā tu dzīvo, es zinu, ko tu dari. Es zinu tavu ikdienas gājumu. Es zinu tavu pielūgsmi, tavu kalpošanu. Un tad Jēzus nākošais, ko izsaka katrai draudzēji, kas ir tas, kas viņam ir pret to, kas ir tas, kas ir jāmaina, kas ir tā problēma, kāda ir draudzēji. Un tad tālāk seko Jēzus padoms. Un beigās tiek paziņots par ieguvumu, ko iegūst tie, kas uzvar. Un noslēdzas ar vienādu aicinājumu nebūt kurliem un nepalaist garām šo glābšanu, šo padomu, kam ausis lai dzird, ko gars saka draudzēm. Kura no draudzēm atbilst mūsu laikam? Kur ir tā, ko visvairāk mums vajadzētu pētīt, pārdomāt? Pareizi jūs sakāt, Laudikejas draudze. Un arī šodien esmu nolēmis pakavēties pie šīs vēsts, ko Jēzus, uzticīgais liecinieks, ir teicis Laudikejas draudzei. Un kas tā ir pa vēsti? Un kā tā atbilst mūsu laikam, kurā mēs dzīvojam? Liecības draudzei 6. sējumā, tur 77. lapspusē ir teikts tā, ka pēdējai draudzei izteiktais brīdinājums arī jāsludina visiem, kas grib, lai tos uzskata par kristiešiem. Laudikejas vēstīja, kā asam abējās pusēs griezīgam zobenam, jānonāk pie visām draudzēm. Kad sākās šis Laudikejas draudzes laikmets? Mēs zinām, ka katrai draudzei
ir savs laikmets, kad šī draudze, atbilst viņai. 1844. gadā sākās Laudiķejas draudzes laikmets. Un kad tas beidzās? Ar Kristus nākšanu. Tātad tas vēl nav beidzies. Tā ir aktuāla. Dieva vārdā skatījumā tā ir aktuāla. Un tā ir vēsts, kā praviešu gars saka, tā ir jāsludina katrai draudzēji. Kāda vēl notikuma saistās ar 1844. gadu? Lielā vilšanās. Kas vēl iesākās? Ko Kristus dara? Kristus ir iegājis visvētākajā vietā un notiek kas izmeklēšanas tiesa. 3 eņģeļa vēsts pasludināšana sākās. Tas ir Dieva uzticīgo grupas un draudzes veidošanās sākums. Adventistu draudzes veidošanās sākums. Vai jums ir sanācis bieži Laudiķejas draudzes vēsti lasīt un pārdomāt? Vai bieži to pārlasāt? Vai kad ir pēdējā reize, kad jūs to lasījāt un pārdomājāt? Dzirdu balsis, kas saka, nē, pilnīgi saprotu, jo viņa ir tāda, ko grūti lasīt, ko negribās lasīt, vai ne? Tur nav iepriecinošs vēsts. Viņa ir tāda konkrēti, kas iedur sirdī. Bet īstenībā šī vēsts ir pozitīva, glābjoša, dziedinoša, cerību atjaunojoša vēsts, kas gatava paklausīt un gatavojās ieiet debesu valstībā. Tiem, kas gatavojās sēdēt blakus Jēzum uz viņa goda krēsla. Izlasīsim tagad šo Laudiķejas draudzes vēsti. Atklāsmes grāmatas 3. nodaļā no 14. līdz 22. pantam. Un Laudiķejas draudzes eņģelim raksti, tā saka tas, kas ir āmen, uzticīgais un patiesīgais liecinieks, Dieva radības sākums. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts, kaut jau tu būtu augsts vai karsts, tā kā tu esi remdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izspļaušu no savas mutes. Tu saki, es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabaks, akls un kailis. Es tev došu padomu. Pēc no manis zeltu, ugunskvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsektos, un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Jo ko es mīlu, tos es pārmācu un pamācu, tad nu iekarsies un atgriezies. Redzies, stāvu durvju priekšā un klaudzinu, ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es iešu pie viņa un turēšu ar viņu mīlestību, un viņš ar mani. Tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis uz mana goda krēsla, tā kā es esmu uzvarējis un sēdu pie mana tēva uz viņa goda krēsla. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Un tagad izskatīsim pa pantiem, kāda ir šī vēsts. Ko uzticīgais liecinieks saka savai draudzēji? 14. pants, Laudiķejas draudzēji. Jēzus piesaka kā tādu, kas ir āmen, uzticīgais un patiesīgais liecinieks, Dieva radības sākums. Kāpēc Jēzus saka, kas ir āmen? Ko nozīmē āmen? Kad Jēzus saka, es esmu āmen. Jēzus ir āmen. Mēs arī sakām lūkšanas beigās Jēzus vārdā āmen. Lai notiek tā, vai Jēzus ir tas, kā tas notiek? Notiek tā, kā viņš saka. Noteikti tam tā būs notikt. Patiesi,
kad notiek tā, kā viņš saka. Uzticīgais, patiesīgais liecinieks, šie vārdi uzsver, ka tas, kas dod šo liecību, ir patiess un viņam pilnīgi var uzticēties. Vai šodien mēs varam droši uzticēties jebkuram cilvēkam? Vai šajā laikā ir droši uzticēties? Mūsu laika brīdī neusticēties tur, neusticēties, kad telefonu zvaniem, īziņām mēs nevaram uzticēties, jo krāpnieki darbojās uz pilnu jaudu, jo grib pievilt, grib izkrāpt. Bet Jēzus ir uzticīgs liecinieks. Viņš saka, notiks tā, kā es saku. Droši viņš saka, uzticamies, es esmu patiess un uzticams. Jēzus min sevi, ka viņš ir Dieva radības sākums. Kāda tam nozīme? Tas apliecina, ka Jēzus sevi atgādina kā tas, kas ir visu radījis, kas spēj visu sakārtot no haosa uz ideālu kārtību, kas atjauno, kas visu rada jaunu, kas spēj dot piedzimšanu no jauna. Šeit izteikta, kas spēj lauģities stāvoklī, radīt visu jaunumu, kas spēj ieviest kārtību. 3 eņģeļa vēsts arī skan, lai bīstamies Dievu un dodam viņam godu, lai pielūdzam to, kas radījis debesis un zemi. Šeit izskan 3 eņģeļu vēsts Laudiķejas draudzei. Iesim tālāk. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts, kaut jau tu būtu augsts vai karsts. Tā kā tu esi remdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izspļaušu no savas mutes. Šie ir tie vārdi, ko mums negribās bieži lasīt un par kuriem domāt. Piekrīt. Man tieši tāpat. Bet, ja Dievs to ir devis, tad tas ir svarīgi. Uzticīgais liecinieks saka, es zinu tavus darbus. Par kādiem darbiem šeit ir runa? Vai Jēzus zina, kur mēs strādājam? Jā, protams. Bet šeit ir runa par kalpošanas darbiem, par uzticības darbiem. Mateja evaņģēlija 24. nodaļā un 25. Tur ir vairākas līdzības, kuras Jēzus līdzdalīja pēc tam, kad Jēzus deva vēsti mācekļiem par to, kāda būs viņa atnākšana. Tur ir līdzība par uzticīgo un gudro kalpu, kurš aicināts rūpēties par savu saimi, dod barību savā laikā. Tur lasām līdzību par 10 jaunavām, kurām ir lukturi, lai izplatītu gaismu. Tad saimnieks aizceļodams aicina savus kalpus un dod tiem 5, 2 un 1 talantu, lai tie kalpotu un tos pavairotu. Un vēl līdzība par avīm un āžiem, par kalpošanu līdzcilvēkiem. Visas šīs līdzības ir par kalpošanu. Jēzus zina, kādi kalpi mēs esam, ko mēs darām ar saviem talantiem un dāvanām, kam mēs tos izlietojam sev, savam komfortam vai kalpošanai citiem, lai liecinātu par Dievu. Liecinieks saka, tu esi remdens. Ne šis, ne tas, kaut kas ir un kaut kas nav. Dievs no saviem uzticīgiem sekotājiem sagaida, ka viņam sekos no visas sirds, un tā nebūs dalīta. Viņi pieķersies Dievam un sekos viņam. Liecinieks saka, pa pusei uzticās un pa pusei nē, bet viņam tas neder. Un tādus, viņš saka, es izspļaušu. 3. Mūzes grāmatā 18. nodaļā 28. pantā ir teikts tā, ka šī zeme jūs neizspļauj, kad jūs to padarāt nešķīstu, tāpat kā tā ir izspļāvusi tautas, kas pirms jums bija. Grēks bija tas, kāpēc tautas tika izspļautas no zemes, kuru Dievs deva Izrēlam. Grēks ir tas, kas mums traucē nodoties, atstāt visu un nodoties kungam. Grēks traucē pilnīgi nodoties Dievam. Tad šeit būs arī citāts no liecībām, liecības draudzēji no pirmā sējuma. Pasaules mīlestība šķir no Dieva.
Kas pasauli mīl, tajā nav Tēva mīlestības. Nevienam nav iespējams izprast patiesību, kamēr viņš ir pieķēries pasaulē. Pasaule nostājas starp viņu un Dievu, aptumšo skatu, notrulina jūtas, līdz tādai pakāpei, ka viņi nespēja izprast svētas lietas. Tādus cilvēkus Dievs aicina: šķīstiet rokas, jūs grēcinieki, un dariet sirdis šķīstas, jūs divprātīgie. Divprātīgi ir interesants vārds. Divprātīgie, kas stāva tā kā uz divām kājām. Vienā pusē pasaulē un draudzē. Esiet bēdīgi un noskumuši un raudiet. Jūsu smiekli, lai pārvēršas par vaidiem, un jūsu līgsmība par skumjām. Kas savas rokas aptraipījuši ar pasaules nešķīstību, tos kungs aicina šos traipus sevī tīrīt. Kas domā, ka var kalpot pasaulē un arī mīlēt Dievu, tie ir divprātīgi. Domā par abām lietām. Tomēr viņi nevar kalpot Dievam un mantai. Viņi ir cilvēki ar diviem prātiem. Viņi mīl pasauli. Pazaudē visu savu pienākumu apziņu pret Dievu. Tomēr sauc sevi par Kristus sekotājiem. Viņi nav ne šis, ne tas. Viņi pazaudēs abas pasaules, ja netīrīs savas rokas un nešķīstīs savu sirdi, paklausot skaidriem patiesības principiem. Kas teicās, viņā paliekam, tam pienākas pašam arī tāpat staigāt, kā viņš ir staigājis. Tad vēl kāds citāts no Ceļš pie Kristus, no 5. nodaļas nodošanās. Atdodiet sevi Dievam. Atdodot sevi Dievam, mums noteikti jāatsakās no visa, kas mūs no viņa šķir. Tāpēc pestītājs saka: neviens no jums, kas neatsakās no visa, kas viņam pieder, nevar būt mans māceklis. Ir jāatstāj viss, kas šķir sirdi no Dieva. Daudzu elks ir mamons, mīlestība uz naudu, kāre pēc bagātības ir kā zelta ķēde, kas tos saista pie sātana. Cita cilvēku šķira pielūdz slavu un pasaules godu. Vēl citiem elks ir sautīga, ērta un no atbildības brīva dzīve. Tomēr šīs verdzinošās saites ir jāsarauj. Mēs nevaram pa pusē piederēt kungam un pa pusē pasaulē. Mēs neesam Dieva bērni, ja neesam tādi visā pilnībā. Ir cilvēki, kas apgalvo, ka kalpo Dievam, bet cenšoties paklausīt viņa baušļiem, veidojot pareizu raksturu un nodrošinot izglābšanos, paļaujas uz saviem spēkiem. Viņu sirdis nav skārusi dziļi izjustā Kristus mīlestība. Bet kristīgās dzīves pienākumus tie mēģina izpildīt kā Dieva prasītus nosacījumus debesu iemantošanai. Šādai reliģijai nav nekādas vērtības. Ceļš pie Kristus nodošanās. Varbūt ir tā, ka sabatā mēs esam kristieši, mēs esam dievnamā, mēs esam to nošķīruši. Bet pārējās nedēļas dienas mēs visi esam biznesā, mēs esam darbos. Mums rīts sākās ar dienas plānu, kas mums jāizpilda, ko mēs darām, un tā arī noslēdzās. No rīta īsa lūkšana, un tad ir mans skrējiens. Vakarā atgriežos, īsa lūkšana, kādu vārdu izlasu. Bet šeit praviešu garliecībās saka, ka mums ir jānododās no visas sirds 100% Dievam. Neder ne 50 uz 50, neder arī 90 uz 10. Ir 100% jānododās. Un man patīk, kā šeit pēdējā citātā, kur ir teikts, viņa sirdis nav skar dziļi izjustā Kristus mīlestība. Mums ir jāizjūt, mūsu sirdīm ir jātiek skārtām no dziļi izjustā Kristus mīlestībai. Kristus mīlestībai dziļi jāiespiežās mūsu sirdīs, un tā ir jāizjūt, tā ir jāpiedzīvo. Un tad, kad tā sirdi aizskar, tad kaut kas notiek, tad izmainās, tad vērtības mainās. Un praviešu garliecības par to runā, ka tas ir jāpiedzīvo. Tad iešu tālāk, 17. pāns, kur ir teikts, tu saki, es esmu bagāts un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlams, nabaks, akls un kails.
Ko šie vārdi nozīmē? Uzticīgais liecinieks redz, ka Laodiķejas stāvoklis ir pilnīga apmierinātība. Drošības sajūta, ka viss ir labi. Nesajūt nekāda vajadzība pēc izaugsmes, pēc izmaiņām, pēc nodošanās, pēc savas sirds pārbaudes. Laodiķeja savās acīs izskatās ideāla, bet Dieva acīs nelaimīgi nožēlojama, nabaga, akla un kaila. Var teikt, Laodiķejā ir slimība, bet viņi to neredz. Tas tiešām ir nožēlojami. Un Dievs to redz, uzticīgais liecinieks. Tad vēl kāds citāts attiecībā uz šiem pantiem. Un Dieva ļaudīm, kas apliecina ticību tagadējai patiesībai, attiecas Laodiķejas vēsts. Lielākā daļa ir vienaldzīgi ticības apliecinātāji, kuriem ir vārds, bet nav dedzības. Dievs dara zināmu, ka lielajā darba centrā viņam ir vajadzīgi cilvēki, kas izlabotu tur pastāvošo lietu kārtību un kas līdzīgi sarkarējiem stāvētu savu pienākumu posteņos. Viņš viņiem ir devis gaismu visos jautājumos, pamācot, iedrošinot un stiprinot atbilstoši katram gadījumam. Tomēr neskatoties uz visu to cilvēku, kuriem vajadzēja būt uzticīgiem un godīgiem, dedzīgiem kristīgajā centībā, laipniem raksturā un tādiem, kas nopietni pazīst un mīl Jēzu, ir atrasti kā pilnīgi ienaidniekam, kā palīgi ienaidniekam, novājinot un darot mazdūšīgus tos, kurus Dievs lieto savā darba uzcelšanai. Šai šķirai ir piemērojams apzīmējums remdeni. Viņi apliecina, ka mīl patiesību, tomēr viņiem trūkst kristieša dedzības un nodošanās. Vēsts Laodiķejai ir pamudināt dedzību, pamudināt nodošanos. Viņu neuzdrīkstas pilnīgi no visa atsacīties un riskēt līdz ar neticīgajiem, bet viņi arī negrib mirt sev un pilnībā paklausīt savas ticības pamatmācībām. Viņi neuzdrīkstas pilnīgi no visa atsacīties un riskēt līdz ar neticīgajiem. Viņi neuzdrīkstas pilnībā aiziet pasaulē, dzīvot kā pasaulē un baudīt dzīvi, dzīvot nost, baudīt. Viņi grib būt draudzē, bet tai pašā laikā viņi negrib mirt sev un pilnībā paklausīt savas ticības pamatmācībām. Pāvils sacīja, kad ir jāmirst ikdienas, viņš mirst ikdienas. Vai mēs mirstam ikdienas? Lai nedzīvo es, bet manī dzīvo Kristus. Kristus kalps, kuru piepilda kunga gars un mīlestība, strādās tā, lai vispilnīgākajā un skaidrākajā veidā atklātos Dieva un viņa dēla raksturs. Viņi centīsies, lai viņu klausītāji pareizi izprastu Dieva raksturu, lai virs zemes atzītu Dieva godību un viņa slavu. Un taču šis nākušais teikums: cilvēks nav atgriezts, pirms viņa sirdī nav dzimusi vēlēšanās darīt zināmu citiem, kādu dārgu draugu viņš ir atradis Jēzu. Glābjošā, svētījošā patiesība nav noslēpjama viņa sirdī. Ja mums nav degsme glābt citus, sludināt un pasludināt Jēzus vēsti, tad šeit ir teikts, ka sirds nav pilnīgi atgriezta. Atgrieztā sirdī būs šī degsme. Viņa degs par cilvēku glābšanu. Laodiķiešiem kas ir problēma? Trūkst pilnīgi nodošanās. Nav dedzības, iztrūkst glābjošās mīlestības. Jo uzticīgais liecinieks ko redz? Viņš zina tavus darbus, viņš redz mūsu sirdis, viņš redz sirdi. Tiešām Laodiķejas stāvoklis ir vairāk kā slikts. Kad Pēters sludināja Vasarsvētku dienā, tad viņa vārdi spēcīgi ķēra viņu sirdis. Un tie sacīja apustuļiem. Viņi sacīja: brāļi, ko lai mēs darām? Šis izmisuma sauciens ir ļoti piemērots arī Laodiķejas draudzes pārstāvjiem.
Kungs norāda, kad ir problēma un viņi ir jārisina, kad ir kaut kas jādara, ka tā tas nekur neaizvedīs. Tā turpinot. Un tālāk 18. 19. pantā ir šis lūzuma punkts. Kāds ir uzticīgā liecinieka padoms? Ko tad darīt? Tāda ir situācija, tā tas ir. Un jautājums ir pieņemt vai nepieņemt. Bet labākais ir priekšā. Un tas ir tas, jau pietuvojamies šim kodolam, vissvarīgākajam mīlestam. Kristus saka, es došu padomu. Pēc no manis zelta ugunskvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsektos, un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Jo ko es mīlu, tos es pārmācu un pamācu. Tad nu iekarsies un atgriezies. Dievs dod padomu. Dieva prāts nav, lai kāds pazustu, bet lai visi tiktu glābti. Vai jums patīk doma, ka kāds saka, vai es tev pārmācīšu? Es gribu tev pārmācīt. Vai esam tam gatavi? Kad Jēzus saka, ir vajadzīga pārmācīšana un pamācīšana. Kam vairāk, kam mazāk? Tas ir tas, droši vien, kad mums izsaucās, ka sabatskolā mēs runājam, kungs, cik ilgi man ir grūti, es to nevaru panest. Bet tā ir slimības diagnoze Laudiķejas draudzēji. Laudiķejas draudzēji ir vajadzīgs speciālists, ir vajadzīga rehabilitācija, ir vajadzīgas procedūras un zāles. Uzticīgais un patiesīgais liecinieks dod padomu, pirkt no viņa. Un ko viņš piedāvā pirkt? Vai nepiedāvā, bet tas ir vitāli svarīgi. Tās ir lietas, kas ir vajadzīgas. Zelts. Kas ir šis ugunī pārbaudītais zelts, kas Laudiķejai ir jāpērk? Stiprā ticība. Paldies, precīzi. Tā ir ticība un mīlestība. Liecības draudzei otrais sējums man rādīja, ka Kristus, uzticīgā liecinieka pieminētais zelts, kam jābūt mums visiem, ir ticība, kas savienota ar mīlestību. Pie tā mīlestība ir pārsvarā. Sātans pastāvīgi strādā, lai iztukšotu Dieva ļaužu sirdis no šīm dārgajām dāvanām. Visi ir iesaistīti dzīves spēlē. Vai visi tas nozīmē arī mēs? Visi mēs esam iesaistīti. Sātans labi zina, ka ja viņam izdosies atņemt mīlestību un ticību, un tās aizvietos ar sautību un neticību, tad viņš pratīs pievilt un drīz vien izdzēsīs arī visas vēl atlikušās vērtīgās rakstura īpašības, un spēle būs zaudēta. Kā saka, game is over. Spēle beigta. Vai jūs sajūtat ikdienas cīņu? Lielo cīņu savās dzīvēs? Šeit ir cīņa par manu un par tavu dvēseli, par mūžību. Mateja evaņģēlija 24:12. Un tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. Jēzus to saka par galu laiku. Šeit ir tā cīņa, kad Laudiķejas draudzēji pietrūkst šī mīlestība, un tā ir jāuzpūš no jauna. 1. Pētera 1:7. Pēters min par pārbaudīto ticību, kas ir daudz vērtīgāka par ugunī kausēto zeltu. Tad nākošais, ko piedāvā uzticīgais liecinieks, ir svarīgi baltās drēbes. Kas ir šīs baltās drēbes? Tas ir tīrs, skaidrs raksturs. Mums nepieciešams Kristus raksturs. Tā ir jaunpiedzimšana. Tas ir tas, ko Jēzus sacīja Nikodēmam. Nikodēms visu zināja, viņš kalpoja, viņš bija numur 1 kristietis tajā laikā. Bet Jēzus pateica, ja tu nepiedzimst no augšienes,
tad visam tam nav nekādas jēgas. Cakarijas 3. nodaļā 4. pantā ir teikts, un eņģelis sacīja tiem, kas stāv viņa priekšā, novilciet viņam netīrās drēbes. Šeit ir runa par Jozuā, bet Jozuām tas sacīja, redzi, es atņemu tev tavus grēkus un ietērpju tevi svētku drānās. Grēks mūs aptraipa, grēks mūs padara netīrus, grēks cilvēku padara nožēlojumu. Vai jums patīk uzvilkt jaunu kleitu, jaunu uzvalku? Ir skaisti, ir jauki, mēs labi jūtamies, mēs jūtamies pacilājoši. Jēzus piedāvā uzvilkt jaunas drēbes. Jēzus klātbūtnē mūs pacels, tā mūs iepriecinās. Jēzus piedāvā savas taisnības, baltās drēbes. Ne tikai piedāvā, viņš saka, tev ir vajadzīgas šīs baltās drēbes, pēc no manis. Atklāsim 7, 13 un 14. Jāņa atklāsmes grāmatā 7. nodaļā, 13. 14. pāntā ir teikts tā. Tad viens no vecajiem sacīja man, tie, kas ģērbti baltās drēbēs, kas viņu no kurienes viņi nākuši? Es viņam atbildēju, mans kungs, tu to zini. Un viņš man sacīja, šie ir tie, kas nākuši no lielām bēdām un savas drēbes mazgājuši un tās balinājuši jēra asinīs. Baltās drēbes ir rakstura skaidrība, Kristus taisnība, kas tiek piešķirta grēciniekam. Tas tiešām ir debesu auduma tērps, kuru ar labprātīgas paklausības dzīvi var pirkt vienīgi no Kristus. Tās ir baltās drēbes, kur citur neatradīsim. Tās ir tikai Kristum. Tad, ja mums pasliktinās redze, mēs aizējam pie ārsta, ko ārsts dara? Ārsts izraksta zāles, vajadzīgi pilieni, varbūt vēl kādas procedūras. Un acu zāles ir tā gudrība un žēlastība, kas dara mūs spējīgus izšķirt starp labu un ļaunu un ieraudzīt grēku zem katras maskas. Dievs savai draudzei devis acis, un viņš prasa, lai draudze tās svaidītu ar gudrību un varētu skaidri redzēt. Dievišķās acu zāles dos skaidru saprašanu. Kristus ir visas žēlastības glābējs, viņš saka, pēc no manis. Acu zāles, garīga uztvere, kas jūs darīs spējīgus ieraudzīt sātana viltības un no tām izvairīties, kā arī atklāt grēku un to ienīst, saskatīt patiesību un tai paklausīt. Deviņpadsmitajā pantā Jēzus saka, ko es mīlu, tos es pārmācu un pamācu. Tā ir Jēzus mīlestības vēsts. Jēzus saka, ko es mīlu. Jēzus saka, es tevi mīlu. Tu man esi mīļš, tu man esi dārgs. Bet, klausies, ir vajadzīgas procedūras. Ir vajadzīgs zāļu kurs. Ir vajadzīga terapija. Ir svarīgi ieklausīties tas, ko Jēzus saka. Jēzus dāvā savu mīlestību, bet mēs esam gatavi to pieņemt. Un tad 20. pāns. Jēzus saka, redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa. Un turēšu ar viņu mīlestību, un viņš ar mani. Jēzus atrodas ārpus durvīm un klaudzina, jo vēlas ieiet. Interesanti, ka šīm 7 draudzēm šī ir vienīgā draudze, kur Jēzus pats nāk un darbojās, pats uzrunā
un pats piedāvā risinājumu. Pārējās draudzēs viņš saka, man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis pirmo mīlestību. Iekarsies un atgriezies. Man pret tevi ir tas, ka tur ir balaka mācības turētāji, tur ir kādi, kas sadarbojas ar Nikolaītiem. Viņš saka, atstāj tos, neļauj viņiem mācīt. Viss skaidrs, bet šeit Jēzus personīgi nāk, un viņš stāv pie durvīm un klaudzina, un viņš grib ienākt. Kāds ir nosacījums, lai Jēzus ienāktu? Dievs ir mīlestība un nevienu nespiež neko darīt ar varu. Jēzus saka, ja kas dzird, šeit nav runa par dzirdēšanu vai nedzirdēšanu, bet šeit šie vārdi izsaka, ko tu izvēlies, vai vēlies mani ielaist vai nē, vai Laodiķejas pārstāvis ir gatavs pazemoties, atzīt savu vajadzību un lūgt, lai uzticīgais liecinieks pie manis ienāk. Šeit izteiktais aicinājums ir izteikts kā aicinājums vienai personai. Tas nav kā visai draudzei. Katram konkrētam cilvēkam, nevis kā draudzei. Kas ir draudze? Draudze esam es un tu. Tā sastāv no mums. Mēs sastādām draudzi. Kādi mēs esam, tāda ir draudze. Ja man Kristus atrodas ārpus durvīm, tad arī draudzei Kristus atrodas ārpus durvīm. Jēzus vēlas iet pie tā, kas vēlas viņam atvērt durvis un turēt mīlestību. Es turēšu mīlestību ar viņu un viņš ar mani. Abi šajā mīlestībā ir iesaistīti. Abi piedalās. Es ar viņu un viņš ar mani. Kas tas ir par mīlestību? Citos tulkojumos ir teikts, es turēšu vakarēdienu. Uzticīgais liecinieks piedāvā vakarēdienu, īpaši noturēt ar viņu. Vakarēdienas sastāv no pazemības iestādījuma, kāju mazgāšanas, maizes un vīna uzņemšanas. Mēs taču piedalāmies vakarēdienā, vai ne? Ik pēc 3 mēnešiem liekas, viss ir kārtībā. Ko tu tur runā? Par ko ir runa? Sabatā es esmu draudzē, es ziedoju, kādam arī palīdzu šad un tad. Vai tu esi piedalījies vakarēdienā personīgi ar Jēzu, kur viņš tev nomazgā kājas un pasniedz maizi un vīnu? Jēzus sacīja Pēterim, Jāņa 13:8, ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manis. Jēzum ir mūs jānomazgā. Kad Jēzus mūs mazgā, tas ir tas brīdis, kad mēs izjūtam dziļi Kristus mīlestību. Tas ir tas, kas bija teikts ceļš pie Kristus, ka tas ir jāpiedzīvo. Bez šādas Kristus piedzīvošanas mūsu ticība būs virspusēja. Kad mēs sevi ieraugam Kristus gaismā un kad vienīgais, ko varam teikt, kungs, esi man žēlīgs, vai kā Jesaja sacīja, bēdas man, Jesaja 6. nodaļā, zināt to rakstvietu. Viņš ieraudzīja Kristu, viņš ieraudzīja Dievu, un tad viņš teica, ak vai, bēdas man. Es esmu grēcinieks, manī nav nekā laba. Vēl kāds, kas piedzīvoja šo vakarēdienu. Šeit ir stāsts par to, kad Kristus jau ir piesists krustā, un viņam abās pusēs ir 2 noziedznieki. Un tur ir rakstīts Lūkas evaņģēlijā 23. nodaļas 40. un 43. pāns. Bet otrs to norāja un sacīja, arī tu nebīsties Dieva, kas esi tai pašā sodā, un mums gan pareizi notiek, jo mēs dabūjam, ko esam pelnījuši ar saviem darbiem, bet šis nekā ļauna nav darījis. Un viņš sacīja, Jēzu, piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Šī aina pie krusta aino, kur Jēzus atrodas pa vidu 2 ļaundariem, kur katrs no ļaundariem airo 2 ļaužu šķiras. Vieni, kas no Kristus gaida svētības un nav gatavi viņu pieņemt, bet otrs ļaundaris aino ļaužu šķiru, kas parāda uzticību Kristum.
Tie, kas saka, mēs esam grēcinieki, mums pareizi tu saki uz mums. Mums pareizi notiek. Es esmu grēcinieks, es esmu nāvi pelnījis, jo visi ir grēkojuši, un man nav nekādas cerības bez Kristus, jo mūsu darbi to atklāja. Viņš vēlas, lai Jēzus ienāk, viņš vēlas, lai Jēzus viņu nomazgā. Viņš ierauga, kā tas, kurš nekā ļauna nav darījis, atdod savu dzīvību par to, kura darbi ir ļauni. Viņš vēlas pilnīgi uzticēties un nodoties Kristum. Vai ja šādi nāks pie Kristus, Kristus to pieņems? Kristus sacīja, patiesi es tev saku šodien, šai brīdī, kurā mēs esam kopā, tu būsi ar mani paradīzē. Vai arī mums ir šāda cerība saņemt šādus pašus vārdus no Kristus? Vai esat šādus vārdus sadzirdējuši priekš sevis? Vai esam ko tādu piedzīvojuši? Vai esam nonākuši pie Jēzus krusta? Ja nē, tad tas ir tas, uz ko aicina uzticīgais liecinieks un gatavs ieiet pie tevis tur, kur tu esi. Jāizvēlas un jāatver sirds durvis un jāsaka, lūdzu, ienāc. Jēzus atrodas tavas lūgšanas attālumā. Vēl rakstvieta, kuru man nav šeit prezentācijā, bet ļoti svarīgi. Jēzus 13. nodaļā no 22. līdz 27. pantām viņam bija šāda saruna. Un viņš turpinādams ceļu uz Jeruzalemi staigāja no pilsētas pilsētu un no ciema uz ciemu mācīdams ļaudis. Bet kāds viņam jautāja, kungs, vai to ir maz, kas tiks izglābti? Uz to viņš atbildēja, cīnaties iet pa šauriem vārtiem, jo es jums saku, daudz vēlēsies ieiet, bet nevarēs. Jo jūs tikai pēc tam, kad nama kungs būs cēlies un durvis aizslēdzis, nostāsieties ārā un klauvēsiet pie durvīm sacīdami, kungs, atver mums. Viņš atbildēs jums, es nezinu, no kurienes jūs esat. Tad jūs sāksit stāstīt, mēs ar tevi esam ēduši un dzēruši, un tu esi mācījis mūsu ielās. Tad viņš jums atteiks, es nezinu, no kurienes jūs esat. Atkāpieties no manis visi jūs netaisnības darītāji. Šis ir vēl viens ļoti, nepatīkam panti. Kad Jēzus atnāks, tie, kas domās, kad mēs esam Jēzu ar tevi, mēs esam dzirdējuši tevi, mēs esam ar tevi kopā ēduši, bet Jēzus saka, es jūs nepazīstu. Mēs esam pielūguši pirms ēdienreizēm, mēs esam baudījuši vakarēdienu, un tu esi mācījis mūsu ielās. Mēs esam tik bieži nākuši uz ģimnastikas ielu un klausījušies tavu vārdu, un tu esi mūs mācījis. Un tik bieži esam bijuši, bet Jēzus teiks, es tevi nepazīstu. Ja būsim Jēzu sastapuši personīgi, kā Jēzus saka, es gribu pie jums ieiet un turēt mīlestību. Es ar tevi un tu ar mani. Kā jūs domājat? Pēc šī mīlestības vai Jēzus tādam cilvēkam teiks, es tevi nepazīstu? Pareizi jūs spējat ar galvu. Nekad. Mīļie, mums ir jāpiedzīvo Jēzus personīgi, visdziļākajā veidā. Praviešu garliecībās lasīja, kad Ādams un Ieva, ja viņi nebūtu grēkojuši, viņi pat mūžībā nebeigtu iepazīt Dievu. Jūs saprotiet? Nebeigtu iepazīt, Dievs ir neizsmeļams. Viņa varenība, viņa godība, viņa laipnība, viņa majestātiskums, viņa mīlestība. Meklēt Dievu ikdienas, lai viņu iepazītu vairāk, teikt, Jēzu, es tevi gribu ienāc, palīdz man tevi ieraudzīt, palīdz man tevi sastapt, ienāc manī, ienāc manā ģimenē, ienāc manā draudzē. Es tevi gribu pazīt un būt ar tevi kopā. Ne tikai par tevi dzirdēt vispārēji, bet tieši personīgi. Un to Jēzus saka, lauģities draudzēji,
Es gribu pie tevis ienākt. Un turēt ar tevi mīlestību. Un nākt tad, kad es nākšu, nākt pie tevis, mans draugs. Tā es tuvojos jau drīz noslēgumam. Vēl kāds citāts. Tas ir darīt to zinām pasaulē. Un divas liecības 1857. gadā atkārtoti apstiprināja sludinātāja Vaita izteikto vēsti. Pēc atklāsmes Elens Vaita pastāstīja, ka viņai rādīts lūžņu kaudzes, ko ļaudīm vajadzētu novākt no savām sirds durvīm. Tās bija nesaskaņas ar brāļiem, materiālo vērtību kāre, pārmērības, dzīvesveidā, nesavaldīgi raksturi un tā tālāk. Viņas uzmanība tika pievērsta arī Laodiķejas vēsts apsolījumiem. Un tālāk viņa sako skaisti, es redzēju šo apsolījumu. Un Elēna Vaita iesaucās, cik tas bija skaists. Es iešu pie viņa un turēšu ar viņu mīlestību, un viņš ar mani. Cik tas bija skaists apsolījums. Jēzus dod skaistu apsolījumu Laodiķejas draudzei. Es iešu pie tevis. Tas būs brīnišķīgākais mīlestības, tas būs labākais mīlestības kā pie lielākā prezidenta. Pat ja mēs būtu pie Trumpa inaugurācijas mīlestības piedalījušies, viņš nespētu stāvēt līdzi tam mīlestībām, ko Jēzus piedāvā. Mums Jēzus jāielaiž mūsu sirdīs ikdienas. Lielajā cīņā tur ir teikts, lasīšu, kur ir jau izceltiem burtiem, lai saudzētu laiku. Un tur ir teikts, ka viņa jālasa no sākuma. Un ja kāds saka, ka viņš ir bez grēka, ka viņš jūt, ka man neko nevajag, ka viss ir labi, es taču esmu ticīgs, cik gadus jau, es esmu kurā paudzē, ka viņš ir bez grēka, tad līdz ar to jau tiek dota liecība, ka tas, kurš to apgalvo, atrodas tālu no svētuma, kas izskaidrojams ar pareizas izpratnes trūkumu. Attiecībā uz Dieva bezgalīgo skaidrību un svētumu, kā arī par to, kādiem jākļūst cilvēkiem, lai viņu dzīve atbilstu Dieva raksturam. Mūsu dzīvei ir jāatbilst Dieva raksturam. Tāds cilvēks sevi var uzskatīt par svētu tikai tāpēc, ka viņam nav nekādas izpratnes par Jēzus skaidrību un viņa ārkārtīgo piemīlību, kā arī par grēka briesmīgo grēcīgumu. Un tālāk svarīgākais, jo lielāks attālums starp cilvēku un Kristu, un jo nepareizāka viņa izpratne par Dieva raksturu un viņa personību, jo taisnāks tas pats sev izliksies. Jo tālāk mēs būsim no Dieva, jo mazāk mēs jutīsim vēlmi, ka mums kaut kas ir vajadzīgs, ka vajadzīgs kaut kas mainīt, ka vajag nodoties, ka mans raksturs neatbilst Dieva standartam, bet tieši pretēji nākt un lūgt, Dievs pārbaudi mani, pacel man raksturu standartu, pacel mani, piepildi tu mani. Es gribu ar tevi baudīt šo brīnišķīgāko mīlestību savā mūžā. Lielajā cīņā tur arī tāds citāts, kas staigā Golgātas krusta ēnā. Tie nebūs augstprātīgi, tie arī nelielīsies ar bezgrēcīgumu. Viņi apzināsies, ka tas bija viņu grēks, kas Dieva dēlam sagādāja tādas ciešanas, laužot kunga sirdi. Šīs domas liks tiem izturēties ļoti pazemīgi. Tie, kas dzīvos vistuvāk Jēzum, visskaidrāk arī saskatīs, cik vāja ir grēcīga un grēcīga ir cilvēce. Viņa vienīgā cerība balstīsies krustā sistā un nāvi uzvarējušā pestītāja nopelnu. Tuvosimies Dievam, un tālāk Jēzus dod apsolījumu. Tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis uz mana goda krēsla, tā kā es esmu uzvarējis un sēdu pie mana tēva uz viņa goda krēsla. Uzticīgais liecinieks visiem paziņo apbalvojumu. Vai uzvaras nāk viegli? Vai bez cīņas var uzvarēt? Nevar. Ko lai uzvarētu mums prasa?
Uzvar prasa aizliekšanos, aizliegt sevi, nodošanos, mērķtiecību, neatlaidību, pacietību. Mums nepieciešams spēks, lai uzvarētu. Un to mums var dot Svētais Gars. Vēl kāds citāts. Šajā vētrainajā pasaulē, kur morālā tumsa tik uzvaroši paceļas par patiesību un likumību, dzīve kristietim būs pastāvīga cīņa. Viņš redzēs, ka vienmēr jābūt bruņās tērptam, jo viņam būs jācīnās pret ienaidnieku, kas nekad neguļ. Mēs ieraudzīsim, ka mūs apstāja neskaitāmas kārdināšanas, un mums jāatrod spēks Kristū, lai kārdināšanas uzvarētu, vai arī tās mūs pārspēs, un mēs pazaudēsim savas dvēseles. Mums ir darāms liels un svarīgs darbs, un cik šausmīgs būs mūsu zaudējums, ja cietīsim neveiksmi. Ja darbu, kuru mūsu kungs mums atstājis, atradīs nepadarītu, tad otru pārbaudes laiku mums vairs nedāvinās. Tas uz visiem laikiem paliks nepadarīts. Ir divas iespējas – uzvarēt vai pazust. Un vienu pēdējo citātu. Man rādīja augsto un atbildīgo stāvokli, kādu vajadzētu ieņemt Dieva ļaudīm. Viņi ir zemes sāls un pasaules gaisma, un tiem jāstaigā tā, kā Kristus staigāja. Lielās bēdas viņus pacels augstāk. Pašreizējais laiks ir cīņa un lielu pārbaudījumu laiks. Mūsu pestītājs saka, Atklāsmes 3.21, kas uzvar, tam es došu sēdēt pie manis uz mana goda krēsla, tā kā es esmu uzvarējis un sēdu pie mana tēva uz viņa goda krēsla. Atalgojumu nedos visiem, kas sevi apliecina par Kristus sekotājiem, bet tikai tiem, kas uzvar. Kā viņš ir uzvarējis, mums vajag pētīt Kristus dzīvi un mācīties, ko nozīmē atzīt viņu pasaules priekšā. Šeit arī citātā minēts, ka lielās bēdas viņus pacels augstāk. Atminaties pagājušo svētrunu, ko Dāvis mums stāstīja par ko? Tā bija svētruna par sirdi, kur ir lokana ļauna, kurai jāmainās. Un ka Dievs kādā veidā šo sirdi maina? Pārbaudījumos, un tās mēs saucam par bēdām. Lielās bēdas viņus pacels. Grūtības mūs pacels, vadīs tuvāk Dievam. Mums ir jānāk tuvāk Dievam. Mums ir jālūdz, lai Jēzus ienāk, lai ar viņu turēt viskaistāko mīlestību. Un viņa spēkā iet un uzvarēt. Un tad mēs varēsim sēdēt pie viņa, kā viņš sēž pie sava tēva. Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm? Vai vēsts Laodiķejai nav brīnišķīga vēsts? Tā ir cerības vēsts. Satversim to, nepalaidīsim garām, lai mēs varam sēdēt tur, kur Jēzus sēž, pie viņa tēva. Jūs iedomājieties, jūs sēžat blakus Dievam tēvam un Jēzum Kristum. Gribat atrasties viņa godībā, viņa tuvumā. Nāksim pie Jēzus. Jēzus mūs tur aizvedīs. Un mēs uzvarēsim viņa spēkā, ne savā. Tuvosimies Jēzum, un lai Dievs svētī, ka mūsu dzirde ir asa, un mēs dzirdam. Un ja vajadzīgs zāles, tad lūksim Jēzum, lai viņš mums izrakst, jo viņam ir vislabākās zāles priekš katra. Lai Dievs svētī uz to. Āmen.
Lūksim Dievu, mīlošais pestītāji. Paldies Tev, ka šodien Tu vēl stāvi pie mūsu sirds durvīm un klaudzini, ka šodien Tu aicini ikvienu nākt pie Tevis, pārbaudīt savas sirdis, nākt pie Tevis un uzlūkot Tevi, Tevi vienīgo, kas spēj mūs dziedināt, kas spēj mūs atjaunot, kas spēj mūs atbrīvot no grēka, kas spēj mūs piepildīt ar spēku, lai mēs varētu dzīvot uzvaras dzīvi, lai mēs varētu reiz svinēt šīs uzvaras laurus, šo uzvara nopelnu kopā ar Tevi. Kungs, svētī uz to mūs, runā uz katru man līdzlūdzēju, runāt arī uz mani, un šķīsti mūs un palīdzi mums, lai mums nepietrūkst šis zelts, šis baltās drēbes un acu zāles tālākā ceļā. Svētī uz to viens līdzlūdzējs, piepildi un vadi un pēc savas lielās žēlastības un mīlestības. Jēzus vārdā, āmen.